2008. gada beigās jaunu auto tirdzniecības apjomu kritās līdz pat 50% salīdzinot ar 2007. gadu. Auto tirgotājiem un arī Audi dīleriem bija ievērojams klāsts nepārdot automašīnu, kuras bija jāpārdod. Vārds krīze gada nogalē bija viens no populārākajiem un biežāk dzirdētajiem. Tieši šo vārdu izmantojām kā kampaņas atslēgas vārdu, tikai šoreiz pozitīvā nozīmē, parādot krīzes pozitīvās puses. To, ka efektivitāte pieaug, apkalpošana kļūst personiskāka, sastrēgumi mazinās, un arī Audi ir pieejamāks kā jebkad agrāk. Laikrakstos parādījās pateicības ziedi krīzei, un pašķirot lapas pusi tālāk bija redzams īpašais Audi piedāvājums. 24. novembrī 24% atlaidi, 25. novembrī 25% un tā līdz 30. novembrim, kad atlaidi sasniedz 30%. Topošajiem Audi pircējiem bija jāsaprot, ka ar katru dienu viņa iecerētais Audi kļūs lētāks un ka rīt viņa cerēto Audi var būt nopircis jau kāds cits. Visu izšķīra prāts un stratēģija. Interese par Audi bija milzīga. Kampaņas periodā tika sagatavots kopā 631 piedāvājums, kas ir 6 reizes vairāk nekā tādā pašā periodā bez kampaņas. Pārdošanas mērķi tika sasniegti. Akcijas ietvaros tika pārdotas 42 krājumā esošās automašīnas. Diemžēl tikai neliela daļa no gribētājiem varēja iegādāties Audi, jo līzinga kompānijas piedāvāja pārāk neizdevīgus līzinga nosacījumus.